Pēc tam visām publikācijām arī dzīvē no mānraksta man privāti rakstīja ļoti daudz sievietes, kas teica, paldies, es sajūtos sadzirdēta. Okay. Šķiet, ka tu pastāstīji manu stāstu, bet es toreiz neriskēju, es toreiz nepateicu. Es tiešām sajūtu to atdevi, ka ir ļoti daudzas sievietes, kuru stāstu es pastāstīju ar savu, kas ir piedzīvojuši to pašu, bet viņas nebija pietiekami drosmīgas, lai atklātos, viņas kaunējās. Jā, un viņas man reāli rakstīja privātās ziņas Instagramā, e-pastā, TikTokā un teica, paldies tev, mēs sajūtāmies sadzirdētas. Un principā tas viss aizgāja arī tādā, pat ombuds bija iesniedzis Latvijas televīzijai pieprasījumu izvērtēt. Ombudam tika iesniegta prasība izvērtēt. Viņš piekrita, ka viss ir kārtībā, bet šīs sacēlā ažiotāža un cilvēki aizdomājās. Tāpēc no morālā viedokļa cilvēki katrs spriež pa savam, ir vērts, nav vērts, bet es riskēju, jo es zinu, ka labi, es būšu tas āzis, uz kuru var mest akmeņus, bet es atļaujos pateikt skaļi to, ko cilvēki neuzdrīkstās, un varbūt tas var mainīt sistēmu kaut bišķiņu, ja tas kādam ir palīdzējis. Varbūt tagad kāda sieviete, kas to ir dzirdējusi, uzdrīkstēsies aiziet un palūgt palīdzību, tāpēc, ka viņa zina, kā notiek, viņa nav vienīgā.